Pagājušajā gadā jūs izteicāties par to, ka Herberta Cukuru nedrīkst apglabāt nekādā gadījumā Brāļu kapos. Vai Rīgas mēram vispār ir jārisina šādi jautājumi? Rīgas mēram var būt viedoklis daudzas jomas. Un sakiet, lūdzu, vai Rīgas mērs var izteikt savu viedokli par cilvēku, kuru nav neviena tiesa notiesājusi un izteikt tādu diezgan kategoriskā formā? Rīgas mērs nav tiesas instance, bet ja tiesas lēmums par kādu konkrētu personu nebija pieņemts, tas nenozīmē, ka Rīgas mērs nevar izteikt savu viedokli. Un, ja mēs runājam par konkrētu Herbertu Cukuru, viņš ir ļoti neviennozīmīgi vēsturiski vērtēta figūra, un tas, manuprāt, liecina par to, ka nevajadzētu eksperimentēt un ļaut viņu apglabāt Brāļu kapos. Ko nozīmē eksperimentēt? Eksperimentās nozīmē pieņemt lēmumu, kuru pēc tam var nakties mainīt. Vai Brāļu kapu noteikumi, vispār normatīvi akti pieļauj kaut kādas interpretācijas no amatpersonu puses, vai amatpersonas var noteikt savus noteikumus? Brāļu kapi nav vieta, kur Cukura kungam vajadzētu obligāti tikt apglabātam. Līdz ar to lēmums par to, lai viņam tur atļaut, šis lēmums ir jāpieņem. Nav tā, ka viņam ir rezervēta vieta šajos kapos, kas viņam pienākas automatiski. Jūsu attieksme pret Kononovu kunga bērēm un apglabāšanu ir diametrāli pretēji, ja ņem vērā to, ka tur atradās Rīgas domas vainags. Rīgas domas vainags? Nē, jūs patreiz melojat, tur nebija Rīgas domas vainags. Jums ir citi jautājumi? Jā, protams. Es gribētu vēl zināt, kas Cukura personā ir tāds neviennozīmīgs, ka jūsuprāt viņš nevar tad apglabāt Brāļu kapos? Ļoti pamatots aizdomas par to, ka viņš ir piedalījies ebreju tautību cilvēku iznīcināšanā un holokaustu. Es domāju, ka tas, protams, nav nekāda veida salīdzināms ar tiesas lēmumu, bet ja viena valsts, tas ir, proti, Izraēla, veltījusi tik daudz spēkus, lai šo cilvēku sodītu, un eventuāli arī sodīt, tas nozīmē, ka viņš bija līdz dalībnieks šajos noziegumos. Tas ir jūsu viedoklis? Tas ir mans viedoklis. Tātad jūs esat šajā gadījumā Izraēlas draugs, nevis latviešu draugs? Ko jūs domājat ar to latviešu draugs? Ļaut cilvēku apglabāt? Latvijas valstī nav nekāds. Jūs varat man atļaut atbildēt, vai jūs runāsiet pats ar sevi patreiz? Lūdzu. Latviešu draugs, tas ir jūsuprāt cilvēki, kas varētu atļaut Brāļu kapos pieņemt lēmumu apglabāt cilvēku, kas ir turams aizdomas par dalību holokaustu? Vai jūs sazinājāties ar Latvijas Republikas ģenerālu prokuratūru par šo jautājumu? Viņi izmeklē šo lietu jau vairākus gadus, un viņa rīcībā nav nekāda pierādījuma tam, ka Cukurs ir piedalījies. Fakts, ka ģenerāla prokuratūrai nav informācijas par kādu konkrētu cilvēku piedalīšanos vai nepiedalīšanos holokausta, nenozīmē, ka visiem tiem cilvēkiem, kam ģenerāla prokuratūrai nav viedokļa par konkrētu cilvēku piedalīšanos holokausta, automatiski ir piešķirama vieta Brāļu kapos. Brāļu kapos piešķirama vieta visiem brīvības cīņu dalībniekiem. Herberts Cukurs ir viens no tādiem. Tas ir tādēļ arī Brāļu kapi tika nodibināti, lai brīvības cīņas dalībnieks tur Cukura kungs, un ja mēs runājam par viņa reputāciju, ir ļoti liels aizdomas, ka viņš ir piedalījies holokaustā. Es domāju, tas ir pamatots iemesls nepieņemt neviennozīmīgus lēmumus. Bet šobrīd tas ir Nila Ušakova un Izraēlas aizdomas, nevis Latvijas valsts aizdomas. Latvijas valstī patreiz nav pozīcijas par to, ko vajadzētu darīt. Es te pieņēmu ar Herbertu Cukuru, jums nevajadzētu jūsu personisko viedokli uzdot par Latvijas valsts pozīciju vai latviešu tautas pozīciju. Jums tam ir vajadzētu mēģināt uzturēties mazliet piezemētāk un neitrālāk. Tas ir jūsu viedoklis, kā man vajadzētu izturēties? Man liekas, ka jums pienākums ir uzdot jautājumus. Tas ir viens otrais. Atkārtošu vēlreiz. Viņam ir nevienas. Nav man mācīt, bet atbildēt. Jums Cukura kunga reputācija ir neviennozīmīga. Viņš ir ļoti liels aizdomas, ka ir piedalījies nevainīgu cilvēku nogalināšanā. Es domāju, ka tas ir pamats tam, lai nepieņemtu lēmumus par to, kur viņu apglabāt. Vai, ja gadījumā Cukura kungs tomēr ir nevainīgs un nav piedalījies nevainīgu cilvēku slepkošanā, bet tieši otrādi viņš ir glābis nevainīgs cilvēks, vai Nils Ušakovs ir gatavs atvainoties Herberta Cukura ģimenei par šiem saviem vārdiem? Ja kāds varēs pierādīt ļoti skrupulozi un pamatoti, ka viņš ir cilvēks, kas ir glābis ebrejus, protams, tad būs pamats visiem teikt, ka viņš ir labs cilvēks. Un Nilam Ušakovam tā skaitā? Visiem. Jūs aiziesiet uz Brāļu kapiem un pateiksiet, noliksiet dzīvi? Jums vajadzēs ļoti labi pastrādāt, lai atrastu pierādījumus tam, ka viņš ir glābis, nevis šāvis ebrejus. Jā, mēs jau esam atraduši. Paldies. Lai jums veicas! Tas bija jūsu mikrofons. Čau!